notiek, kas var notikt un ar kādiem līdzekļiem, ja mēs runājam par sabiedriskajiem līdzekļiem? Pirmkārt jau mēs nāksim un skatīsimies tiem cilvēkiem acīs un atgādināsim, ka jūs tomēr esat mūsu kalpi. Protams. Nevis savu interešu bīdītāji. Mēs tad sanāk, mēs ar savām rokām iecēlām jūsu Pabrika kungs un jūsu partijas biedrus, lai jūs varētu sakārtot sev gaišu nākotni, siltas vecumdienas. Sanāk tā. Šodien klausos un dzirdu, nu tiešām jocīgi sanāk tāda pašiem drusku tā kā nērti, Rīvžas kundze, vai nu tāds līdz maijam jau varēja no maija, nu kaut kāds tāds bišķiņ. Nu skaidrs, nu, ja jau, nu, tas ir arī redzams, protams. Bet, saprotiet, tā kā, nu, es tomēr sirdsdziļiņos ceru, ka jums kaut kur ir paliekas, kaut kādas sirdsapziņas paliekošas. Jūs taču jāsaprot, kas jūs esat. Jūs esat tautas kalpi. Jums ir jānodarbojās ar tām lietām. Nu, nevis jāsakārto sava gaišā nākotne un jābrīvojās no tik nērtiem cilvēkiem kā Loskato kungs. Un nevajag pārspīlēt viņa noziegums vai viņa iestādes noziegums. Jo, ja paklausās, nu, teiksim, Šlesera kunga izdarības vai ieskatās, nu, tur matu stāvseļās, viņam, nezinu, kāpēc neviens tādus, neko tādu nepiesien, tik šausmīgi, tik mežonīgus vārdos. Tad rīt mēs aiziesim un apskatīsimies jums acīs, pirms jūs iesiet tajā savās darba vietā, savā krēslā apsēdīsieties, un gribam redzēt, ko mēs tur gribam saskatīt. Jo patiesībā, ja mēs klusējam šajā brīdī un ļaujam darīt, tad, saprotiet, tas akmens arvien ātrāk un smagāk ripos no kalna lejā, un mēs būsim līdzvainīgi. Bet rīt iespējams nelems, nu vismaz tādas ir jaunākās versijas. Katrā ziņā mēs gribam parādīt ar savu klātbūtni, ar savu aktivitāti to, ka, mēs nesnaužam, mēs neesam muļķi, mēs neesam aitu bars, un vādzis var lūst, vienreiz viņš lūzīs. Kā viņš var lūst? Nu, es domāju, ka tauta izies ielās un pieprasīs, lai demisionē. Lai atlaiž Saimu, lai Kalvīts atstājās un lai visi viņa kliķi atstājās. Un es dziļi cienu, Godmaņkungs, jūs tiešām daudz esat darījis tavs labā, bet tagad, ko jūs darat? Jūs esat goda vīrs, uz kaut kādam Kalvītim esat noliecis galvu priekšā. Es nezinu, varbūt, ka jums tur kaut kāda dziļa interesi ir. Nav man nekā. Es domāju, ka tas ir jautājums visiem. Kāpēc jūs ļaujat kaut kādam cilvēkam ar savu reputāciju jums mainīt savu viedokli? Jums ir konkrēti jāatbild. Cik lielam ir jābūt sabiedrības protestam, kas ir vēlētāji, un tas ir tas, pa ko runā Baiba, lai jūs savu strīdīgo politisko lēmumu, gan valdībā, gan Saimā, kas ir tās pašas partijas, ar to pašu disciplīnu, lai viņu pieņemtu citādi. Domberkungs, to, kā lēmums tiks pieņemts parlamentā, to mēs vēl redzēsim, un es apsveicu, teiksim, Sipinietes kundzes pirmo daļu par to, ka sabiedrībai ir jāpauž savus viedokļus, bet es gribētu konkrēti no jums dzirdēt, jūs pieminējāt manu uzvārdu. Kādā veidā es sakārtoju savu saulaino nākotni? Pastāstiet man. Tādā veidā, ka jūs galvenokārt, tāpēc, ka jūs redzat, cik ļoti neviennozīmīgs šis jautājums ar Loskato kungu ir, bet tomēr atļaujat nepaust savu viedokli, bet paust Kalvīšu viedokli, kurš, nu, teiksim, ir tāds... Kādā veidā es sakārtoju sev jauku saulainu nākotni? Paskatiet, jūs man apsūdziet korupcijā? Jūs man apsūdziet kaut kādā veidā, kaut kādās lietās, Domberkungs, tā jūs nerunājat lieku šeit, lūdzu. Nu, jā, Pabrikungs un visi pārējie. Ja jūs to tā vai citādāk neuztverat, tad es gribu atgriezties pie jādiem. Kādam jābūt ir šobrīd sabiedrības viedoklim pret jums? Cik lielam? Kur ir tas kritērijs, lai jūs teiktu nē? Mums ir jāsaka tā, kā mums prasa tā publika. Nu, valdība ir atdevusi risinājumu tagad parlamentu rokā viennozīmīgi. Parlaments cilvēki, un te teica, ka brīvi balsos, mēs šodien ar bijis tur savā frakcijā, es viss nevarēju ziņot, es beidzu to galveno. Un viņi arī pieņems lēmumu, katrs atsevišķi, tas man ir skaidrs. Un katrā ziņā tagad valdības, pēc manas dzīves pārliecības, ja ministrs prezidents domā savādāk, tad viņš nāk un saka to. Mēs esam nogājuši to ceļu, kur ir pilnīgi skaidrība. Vai tad, ko dara parlaments? Ja parlaments uzskata, ka visi tie aspekti, ko jūs tagad sakiet, sabiedrības protests un tā tālāk, ir tas, ka viņi neatbalstīs valdību lēmumā. Tad ir skaidrs. Iesniegs parlamentā. Ir iesniegts šodien. Šodien ir iesniegts. Ir iesniegts. Nav vilcināšanās. Tādā gadījumā, protams, lēmums pēc manas domas ir pilnīgi viennozīmīgs, kas attiecās uz ministru prezidentu un mums kā valdības locekļiem. Tā mūsu lieta ir tāda. Mēs Pabrika kungam, mēs runājam, mēs tā nesēžam tā pilnīgi viegli un smaidīgi.
Bet ir zinām pienākumi. Un mēs redzot to, ka nav kompromisa iespējas. Acīm redzot, viņš ir jāpārcēl tas mezgls tādējādi vai savādāk. Te nav variantu nekādu.